Nu, tad pietiekami daudz iemesli, kāpēc šo te dokumentu vajadzētu kvalitatīvi, neatkarīgi no tā, cik uzņēmums ir liels, un kā es minēju, tad tie atvieglojumi mums ir vairāk uz to skaidrojušo daļu, bet ne uz pašu uzskaiti un ne uz to veidu, kā mēs atainojam tieši skaitlisko informāciju bilance un peļņas vai zaudējuma aprēķinā. Piemēram, nepareizi aprēķināts nolietojums vai varbūt vispār sistēma neaprēķināja kādam pamatlīdzeklim, jo aizmirsām ielikt kaut kur kādu ķeksi un nenokontrolējām. Tāpēc to inventarizāciju arī vajag. Tad mēs labojumu veicam pārskata gadā, bet pielikumā izskaidrojam šo te maiņu. Ja. Krājumi, tātad mēs zinām, mēs grāmatvedībā mums ir divas pamatvērtības, ar ko mēs strādājam ikdienā. Tās mums ir iegādes izmaksas un ražošanas pašizmaksa. Divas vērtības, ko es tikai vēl atgādināšu, ka noteikti paskatāmies, lai atlikumi ir korekti iegrāmatot. Es jums parādīju piemēru par avansu norēķinu personām, bet tas pats attiecās arī uz pārmaksām, jo gada laikā jūs varat arī avansus grāmatot. Uzkrājumi mums ir tādas lietas, jeb tādas notikums grāmatvedībā, caur kuriem mēs varam jau laicīgi grāmatvediski atlikt naudu paredzamām saistībām. Reklāma, mārketings, parādījušās ir degustācijas veikalos. Tie produkti, ko mēs iedodam pagaršot, viņi ir jāliek pie pārdošanas izmaksām. Viņi nav pārdoti, bet viņi ir izlietoti, lai veicinātu pārdošanu. Ja? Kreditoru pusēs sadalījām un likām, ka lūk, šie ir kreditori saskaņā ar kreditoru prasījumu reģistru un tie ir atkal saskaņā ar grāmatvedības datiem. Jo tur ir atkal regulējums. Tātad mēs redzam, ka Dujens stāv debeta pusē. Tas ir tas, ko es stāstīju iepriekšējā lekcijā, ka nevaram savstarpēji ieskaitīt bilants aktīvu un pasīvu posteņus.